Sveiki, mani sauc Dāvis, un šodien esmu uzaicinājis ciemos Rolandu, par cik cilvēku apziņas skolā drīzumā būs jauns lekciju cikls, 2 lekcijas. Varbūt nedaudz var pastāstīt, kas tur plānots un kā tas būs. Jā, sveiki. Ir principā tēmas nosaukums ir spēki, kas ietekmē cilvēku attiecības un sabiedrību. Jā, un tur būs pamatā runa par to, kas ir tas, ko mēs neredzam, bet kas mūsu dzīvi principā organizē, vada un ietekmē. Un par to, kā mēs nesaprotot bieži vien daudzas lietas izvēlamies darīt ne sev pašiem vēlamajā virzienā. Tā pamata ideja ir apakšā tāda, ka pēc būtības jau to, kas ar mums notiek, ar mūsu dzīvēm, ar mūsu sabiedrību, ar ģimenēm, vispār, ja mēs paši formējam. Tikai mēs nesaprotam, kā tas viss, kā tas ceļās. Tad es to nosacīti sadalu tādos spēku iedalījumos, ja, un izskaidroju, kā tiem spēkiem strādāt un kā viņi mūs ietekmē, mūsu dzīvi, ja, un ja mēs viņus mākam pareizi pielietot, kā viņi mums palīdz, ja mēs nesaprotam, ko mēs daram ar šiem spēkiem, tad kādā veidā viņi mūs traucē mums dzīvot, bojā mums pašiem attiecības un līdz ar to degradē arī pašu sabiedrību. Tā, lūk. Vēl pavisam īsumā, es varbūt tā ieskicēšu, ka tur tā galvenā ideja ir par to, ka mēs te visu laiku meklējam kaut kādus vainīgos, ja kas tur mūsu sabiedrībā ir ievies tāds nekārtības, kāpēc mums viss paliek sliktāk dzīvot, it kā tur tehnoloģiskā attīstība iet uz augšu, bet slimības vairāk un tā tālāk un tādā garā. Ja, un lai saprastu to, tās likumsakarības starp to, kāpēc sabiedrība degradē un kāds tam ir sakars ar to, kā mēs mākam formēt tās attiecības un pielietot tos spēkus, ja, tad tas arī būs kā daļa no tās lekcijas, lai rastos skaidrība, kur tas vainīgais ir meklējams, ja, tajā visā, kas notiek šodien sabiedrībā, politikā un visur, kur citur mūsu pasaulē. Jā, un kas šajās lekcijās būs tāds, ko tu jau neesi kaut kādā citā kursā vai citās lekcijās pastāstījis, kaut kas jauns? Jā, tad pavisam tā nedaudz ieskicējot. Tēma būs atkal saistīta ar attiecībām, jo nav nekas mūsu pasaulē izņemot attiecības. Visu ietekmē mūsu attiecības savstarpējās vienam ar otru, tur ģimenē, tur ar bērniem, ar brāļiem, ar māsām, ar vecākiem, ar kaimiņiem un vispārējiem, ja, viss no tā formējās. Tad tieši uz šiem aspektiem būs uzlikts uzsvars šobrīd, ja. Bet mēs neskatīsimies tik daudz tur tieši tos sievišķos vai vīrišķos aspektus, bet tieši spēkus, kuri atšķirīgi pakļaujās vīriešu vai sievietes ietekmei mūsu dzīvē. Tas, kas būs savādāks, būs, lai mēs iegūtu citu redzējumu, no citas šķautnes paskatītos uz tām lietām, ar kurām mēs ikdienā nodarbojamies paši. Ja? Jo mēs tā kā bija vesels tas cikls attiecību, ģimenes un attiecību tēmu lekcijām, ja, kur ļoti smalki un detalizēti visādos tur variantos mēs izrunājām, izskatījām, ja, par to, kas ir sieviete, kas ir vīrietis, kā viņi miedarbojas un kādi ir rezultāti pareiziem un nepareiziem miedarbībai. Bet šeit būs tas viss it kā nosacīt liksies, kad ir runa par to pašu, tikai mēs redzēsim to lielo ietekmi no tā visa, ja, cik patiesībā maz, mēs sapratīsim, cik patiesībā maz ir jāizdara, lai notiktu liels kaut kāds rezultāts, vai pozitīvs vai negatīvs rezultāts. Ja, tā varbūt tas būs pasniedzams. Plus arī parādīšu to likumsakarības, kas saista mūsu tieši savstarpējās attiecības, tur, piemēram, ģimenē vīrs sieva, ja, kā tas formē pēc tam sabiedrības kopējo degradēšanas procesu. Ja. Daudz jau tā nav neviena darīšana, to, ko mēs tur mājās ar sievu vai ar vīru daram, ja, bet patiesībā tieši caur šīm attiecībām tiek formēta vai iznīcināta mūsu apkārtējā sabiedrība, tad arī bērnu nākotne un vispārējais.
tā. Jā, sapratu, savilkt tā kā to mazo mērogu ar lielo kopā. Jā, nu parādīt tās likumsakarības, kā tas viss sasaistās kopā. Un kāpēc mēs dzīvojam šodien tādā sabiedrībā, kādā dzīvojam. Tur nedaudz pieskāries par to tehnoloģisko attīstību un ka ir tā tendence mūsdienās, ka ir tā tehnoloģiskā attīstība, bet reizē cilvēcība degradējas. Tā kā uz cilvēcības rēķina, kā tās lietas ir sasaistītas un kāpēc tas, nu tā, nedaudz ieskicējot, kāpēc tā tas ir. Nu, pavisam vienkārši, jo ir tehnoloģiskā attīstība, kas var veicināt cilvēces attīstību, tātad, kas veicina cilvēcisko kvalitāšu izaugsmi un visu pārējo. Un varbūt attīstība, kas ir vērsta tieši uz degradāciju, cilvēcisko kvalitāšu degradāciju. Tas ir tāpatās, kā ja mums ir nazis, ar ko mēs varam, izdarīt kādam pāri, jā, vai sliktas lietas izdarīt, vai nazis, ar kur mēs varam paņemt un, sagriezt tur maizi, tur kaut kāds dārzeņus un visu pārējo, jā. Te ir tieši tas pats, tas, ka mēs nesaprotam un nedaram pareizes lietas, pareizi neizmantojam šo tehnoloģisko izaugsmu un attīstību. Rezultātā tas noved mūs pie degradācijas. Un kāpēc mēs to pareizi neizmantojam? Tāpēc, ka mēs nesaprotam pašus pamatus, priekš kam vispār, kas ir vajadzīgs dzīvē. Ja? Un kas ir svarīgi, mēs pat īsti neapzināmies to, kas tad ir patiesībā svarīgi mums dzīvē. Lūk, bet tu bišķi detalizētāk un dziļāk tajā visā ieejot, mēs apskatīsim arī tādas lietas, jo notiek vairāk ārējās attīstības, jo vairāk sākās iekšējā degradācija cilvēkiem. Tāda tehnoloģiska attīstība tā ir ārējā izpausme mūsu dzīves apstākļu uzlabošanā vispārējais, tad ja mums ārēji notiek tā attīstība un ja mēs neizprotam, kas ir būtiskais un svarīgais mūsu dzīvē, tad iekšēji viennozīmīgi notiks degradācija. Un to mēs arī redzam šodien sabiedrībā, kā tas izskatās. Tā. Nu jā. Un, kam būtu svarīgi apmeklēt šīs lekcijas un ko tie cilvēki no tām varēs iegūt, kas būs tas galvenais? Kas... Kam būtu svarīgi? Svarīgi jebkuram, kuram liekas, ka viņš varētu kaut ko mainīt savā dzīvē. Jā, ja cilvēks uzskata, ka nekam nav jēgas, neko nav iespējams mainīt, tad, protams, viņam nav jēgas apmeklēt šādas lekcijas. Bet, ja cilvēks saskata, ka viņam ir vēlme kaut ko izmainīt savā dzīvē, dzīvot savādāk, palīdzēt dzīvot savādāk saviem tuviniekiem vēl kādam, ja, tad viennozīmīgi viņam ir jēga apmeklēt šīs lekcijas, tāpēc, ka viņš tad iegūs izpratni un savu veidu instrumentus, ar kuriem viņš varēs sākt kaut ko mainīt savā dzīvē. Protams, kā jau visi instrumenti, viņi var būt paņemti un nolikt tālā augstā plauktā un neizmantot, bet, var arī sākt to darīt, pielietot un izmantot. Tāpēc, rezultāts neviens nevar ne par ko garantēt. Ja kādreiz kāds garantē kaut kāds rezultāts pēc kādas lekcijas apmeklēšana, tad zinat, ka viņš melo, jo rezultāti nebūs nekādi. Rezultāti ir tikai pēc tam, kad tu sāc darīt kaut ko pats, ja, nevis no lekcijas apmeklēšanas. Bet kam būtu vērtīgi, noteikti tas būtu vērtīgi ģimenes pāriem, sevišķi tiem, kuri vēlās uzlabot attiecības, ja? Kuri vēlās, lai viņu pēcnācējiem būtu normālāka dzīve, labāka dzīve, ja? Lai nedzīvot degradējušā sabiedrībā, ja? Lai paši nedegradētu un neiznīcinātu vidi, kur dzīvot viņiem vajadzētu viņu pēcnācējiem pēc tam. Jā, lūk, vienkārši radīsies tā sapratne, un mēs kā minimum zināsim, ko nevajag darīt, un uzzināsim arī, kā vajadzētu sākt darīt, lai viss būtu labi. Ja? Un tas, kā vajadzētu un kā nevajag darīt, to mums ir jāsāk pašiem savā ģimenē, savās attiecības. Tad iegūst tos tādu izpratni pamatiņus vēl padziļinātākus, ja? Par to, ko darīt un ko nedarīt, un kādas sekas sagaidīt pēc katras, kaut kādas rīcības, ko tu esi izdarījis. Ja? Jo viena lieta ir darīt kaut ko un nezināt, kas tev sagaida, bet tad, kad tu jau zini, kas tev sagaida, tad tev tā vēlme darīt nepareizi sāks mazināties pēc kādu laiku. Un tas ir kā minimums, ko mēs iegūsim, ja mēs iegūsim mazāku vēlmi darīt sliktas lietas savā dzīvē. Ja, to varēsiet iegūt no šīs te lekcijas. Vai ko vairāk vajag dzīvē? Nē, jā, vismaz nekaitēs jau, vismaz iemācies sev nedarīt pāri un nekaitēt sev.
Citiem arī. Un citiem arī, jā. Nu, pirmkārt, tu ar citiem nekaitēji, ja tu pats sev kaitējumu nodari, jā. Nu, citi saka, mēs tur cīnamies tur par politiku, par tur kaut kādu sabiedrisko kārtību, sabiedriskām normām, vēl par kaut ko. Bet viņš nav vēl izcīnījis savu iekšējo cīņu pats ar sevi. Viņš nevar sevi savest kārtībā, nevar savu ģimeni savest kārtībā, savas attiecības, nevar savus bērnus savest kārtībā, neko, jā, un viņš ir cīnīties tur kaut ko mācīt dzīvot vai cīnīties par dzīvi ārpus savas kaut kādas, tās ietekmes sfēras diapazonu. Un kā tā. Jā, un es tajā aprakstiņā izlasīju, ka tur būs arī kaut kādas praktiskā daļa nodarbībām. Kā tā varbūt var nedaudz pastāstīt, izpaudīsies? Jā, praktiskā daļa nodarbībām būs tieši darbs ar otru cilvēku. Tie, kas būs pārī atnākuši, viņiem būs skaidrs, ka viņi viens ar otru strādās, jo tas palīdzēs viņiem uzlabot un tuvinās viņus pašas attiecībās, uzlabos viņu savstarpējās attiecības. Ja? Tie, kuri varbūt nebūs pārī, ja, tad skatīsimies, sadalīsim ar klāt esošajiem dalībniekiem, ja, iedosim to uzdevumu, jo tur nebūs jādara nekādas tādas intīmas lietas, ja. Savā ziņā to var uzskatīt par intimitāti, ja, jo, skarties klāt, nebūs obligāti, ja, nekas tāds nebūs jādara. Pārsvarā viss būs ar novērošanu saistīts, ja, vienam ar otru, ja, un tad es tur izstāstīšu kaut kādas konkrētas lietiņas, kas tieši kam jāpievērš uzmanība. Lūk, un tas mums palīdzēs, pirmkārt, labāk iepazīt pašiem sevi un labāk iepazīt otru cilvēku, ar kur mēs esam. Ja mēs šādu tehniku apgūsim, ja, tad mēs šo tehniku varēsim izmantot principā ar jebkuru cilvēku, vai mājās, vai tie bērni, vai tā ir mamma, vai tas tētis, vai vīrs, vai sieva, vai kaimiņš, vai vēl kāds. Ja, teiksim, tādā veidā jūs mācēsiet, sapratīsiet, kā uzlabot jūsu savstarpējās attiecības. Jūs iemācīsieties redzēt tos spēkus, kas konkrētajos cilvēkos atrodas iekšā, kurā dzīves brīdī. Ja? Tā kā tādā veidā jūs iegūsiet tādu kā paplašinātu redzi par to, kas tev pretī stāv par cilvēku. Ja? Tā konkrētajā brīdī, jo viss ir mainīgs mūsu dzīvē. Tā būs tā praktiskā nodarbība, ja, ko mēs veiksim. Un, protams, arī pārējie aspekti, ko jūs uzzināsiet, būs vairāk vai mazāk praktiski pielietojami, saprotot, kā rīkoties kādās dzīves situācijās, attiecībās un visu citu. Ja vēl kādam ir jautājumi, tad droši piesakoties Google lapās var pieteikumu, uzrakstīt savus jautājumus, tad uz tiem jautājumiem var atbildēt gan lekciju laikā, gan varbūt arī, ja kādam vajag ātrāk kaut ko tur saprast un tā tālāk, tad var atbildēt viņam arī ātrāk piesakoties. Ja? Ja viņam interesē kaut kāds organizatorisks darbs, tur kaut kādu pasākumu un tādā garā. Ja, skatīties lekciju varēs arī attālināt, piekļuvu būs. Ja? Un, protams, būs arī klātienē. Klātienē vietu skaits ierobežots, par cik telpa ir attiecīgā izmēra telpa un sēdvietas arī zināms skaits. Lūk, bet tā kā nodarbība būs 2 dienas, tā būs 15. novembris un 16. novembris vakar, ja. Un attiecīgi tajās 2 dienās tad mēs šīs lietiņas, par ko es tikko runāju, iziesim cauri un apgūsim tādā veidā. Ja. Okay. Paldies. Labi, paldies jums un čau.